Tā, mēs ar mani draugi Ivaru šobrīd atrodamies. Kur mēs atrodamies? Mēs esam Rīgas sirdīs lidotavā pašā. Lidotavā. Es te nekad neesmu bijis. Nu, pareizāk, šajā parkā esmu bijis, bet nekad neesmu redzējis šo slidotavu. Ko tu visu? Labi, ejam pastīties, kas tur. Vajag nelielu šo apskatu uztaisīt, ne? Vai tagad ir Ziemassvētku vakars? Jā. Nu, interesanti, jo Anglijā svin bišķi savādāk. Kaut kā 23. 24. Un tur reāli galvenais izspļauj kaut ko nepadomājot. Šodien ir 24. decembris. Mēs normāli cilvēki mājās ar ģimenēm. Ar ģimenēm, ja mēs vienkārši te staigājamies. Bet, nē, nu, Anglijā vismaz, cik es zinu, rīt svinēs rīktīgi. Būs Christmas Day. Šodien ir Christmas Eve. Un to vairāk svin Latvijā, ja? Ej, tu nos, cik pasakaini viss tas te izskatās. Es te gadiem neesmu bijis ziemas laikā Doma laukumā. Bet Ivars teica, ka viņš tagad grib paņemt, nopirkt kaut kādu karstvīnu, ja? Un piedzerties. Grib šņābi tā latviešu dara. Ja? Startiņā. Tad vēl 50. Kas tā ir, tā kā pirts vai kas tāds ir, kāpēc tu nosvīdis? Tā ir kafē. Kafē? Ziemassvētku lecītes sēž iekšā, tā ir dāvanas. Ej, tu nos baigi krūt. Es vispār tā kā alkoholu nelietoju, ja? Jā. Bet tad, kad, nu, kaut kādus gadus atpakaļ, kad es varēju tur kaut ko iedzert, un man, piemēram, vīns nekad negaršo. Nu, šausmīgi negaršo, riebīgs. Gribu pohus un smirdošu alpu. Un galvas sāp, tā kā rītīgs izžāvēt smadzenes. Bet tad, kad es garšoju karstvīnu, viņš bija garšīgs. Un es nezinu, kāpēc tāda starpība ir, bet karstvīns viņš ir tiešām patīkams. Un tādā laikā ziemas. Bet tā vispār vīns man negaršo. Siltiem vēmekliem karstvīns. Jo mēs parasti ar Ivaru jaunībā dzērām krūtu. Šņābīt. Tā, Ivars mums grib parādīt kaut kādas prikolīgos dzēriens. Dzēriens pilsētā. No. Šis ir īsts ledus no Daugavas. Nopietni? Ievākts pavasarī, noturēts visu gadu. Šeit viņi ielēja šito dzērieniņu. Ķirses mežā vai abols mežā. Tas ir liķieris, 15 grādi. Jā. Un pats interesantākais, viņi pieliek mazliet ķīmijas un visu tā burbuļot. Nopietni? Tas ir tā kā alkohola dzēriens. Nē, nu es nelietoju, tā kā, nu, ja tu gribi, tu vari degustāciju, kamēr sieva nezina. Kamēr sieva nezina. Nevar sevi atradināt, zini no kā? No tā, kad, pirmsim, Anglijā, tu nevari kā brīvi staigāt šitā telefonu, kā es tagad. Tāpēc, kad visi tie raujāņi. Nu, sanāk tā, kad agrāk rāva telefons ārā no rokas, tāpēc, kad vajadzīgs telefons bija, tagad ir tā, kas ir telefonā. Latvijā neviens mums neraujā. Latvijā nav kripto, bet visiem ir iPhone. Jā, visiem ir iPhone, bet nav kriptos. Nu, ko darīt, zikā. Ko tu saki, Ivar? Tas Latvijas parlaments saima. Nu jā, bet ne, es tev pateikšu tā, kad Rīga tiešām ļoti pasakaini izskatās. Nu, es negaidīju, ja godīgi man... Iemīlējies atkal. Nu, bet tas ir labi. Es, ja godīgi, vienkārši, nu, tā kā gadiem neesmu izjūtas Ziemassvētkus jauno gadu. Nu, Rīgā. Jā. Un es tev pateikšu diezgan... Labākā Lūtonā, jā? Oi, protams. Lūtonā vispār pat tuvu nav. Rīga tomēr paliek Rīga. Lūtonā Ziemassvētkus neviens nesaņem. Nav nevien kristieši. Nu, tur indieši vienkārši. Kādi tur svētki bija indiešiem? Es nezinu, godīgi. Nu, karoči, indiešu svētki, visi tie hačipuri. Hačipuri vispār ņemtiem. Tā, pastāsti, kur to bija mums strādājis, jo Ivars te mums baigi tāds, zina, no augstā. Parlamenta ēka. Jā. 100 deputāti strādā šeit, un tur viss strādā. Nu, viņš bija parlamentā ēkā, lauka šeit strādājis. Un atkal Ukraiņu karogs. Ko tu vispār gribi pateikt par Ukraiņu karogiem? Ukraiņai jāuzvar. Vēl viss, bet nu labāk politika nejauksim mūsu vlogā iekšā. Čau, te politika Ukraiņiem jāuzvar. Karoči, Ivars nezinu šo dziesmu. Tu bast? Jā, bet... Klausos, Relax FM. Relax FM? Ejam, karoči.
Nē, nu tas ir, nu es nefanoju, bet Basta, jā. Nu, šitā dziesma bija ļoti populāra kaut kāds gadus atpakaļ. Tas ir iekavējis Latvijā šobrīd diezgan vissāpīgi tiek uztverts, kas ir ko pat krievisko. Krievisko, jā, bet nē, nu es vienkārši, tas ir fakts, tā nevar, paslēpties. Vienkārši es skaidroju. Džeks starp citu slikti dziedāja, kāds. Viņš centās, viduvēji, bet, come on. Gan viņam izdosies. Nē, es ceru, protams. Lai jums vienmēr būs naudai. Ja būs jums, būsim u меня. Bet у вас будет у меня. Priecīgs Ziemassvētku. Tas nopelnīja karmai, blin. Man neopustил, blin. Nē, lieta tāda. Zini, ko vodkas tāķi runā, jo tagad tēma parādījās. Nē, skait. Pirmkārt, es vispār nekad nenesāju skaidro naudu. Man viņas nav. Agrāk šoreiz bija, bet parasti vispār nav. Nezinu, kad man bija auto, man vēl tur kaut ko barbičikā mētāja, kaut kāds sīcins, bet principā es nelietoju. Bet, lieta ir pavisam citur. Pieņemsim šajā situācijā. Es neesmu pret, tiešām ziedot cilvēkam, jo var redzēt cilvēks, ja, cenšās, viņam ir ko tev piedāvāt pretīm, ja, un tā tālāk. Bet es šausmīgi neatbalstu tos ubagus, kurus vienkārši sēž, neko nedarot, prasa naudu, bambžāras, sucas, tāpēc, ka viņi ir ubagi. Var jau arī viņi saprast, ka viņi dzīvē kaut kas Pagaid, viņam ir izvēle. Saprot, viņš varēja tajā vietā, lai ubagot vienkārši sēdēt, prasīt naudu. Viņš tieši no nopietnām psiholoģiskām problēmām. Tev jāiet un jārastējās, pādla, psiham jāiet. Skaidrs, es tev pastāstīšu vienu stāstu. Mums Anglijā, ja, es biju pats vērojis, bija viens tāds jauns džeki, viņš narkomāns, viņš vēl nebija narkomāns, ja, bet tā kā bezpajumtnieks. Un viņš bija gājis pie Jūlijas uz darbu viesnīcā, kur viņi strādāja. Dažreiz ieiet toaletē, padzert ūdeni, un viņš bija ļoti tāds, tā kā anglis, ļoti laipns, jā, sveicināt, labdienas, ļoti atvainojos, vai es drīkstu izmantot toaletu vai to un šito. Un gadu garumā mēs visu laiku viņu vērojam, kā viņš dzīvo, ja, un viņš laiku pārsvarā dzīvoja pārkingā, daudzstāvu pārkingā, slēpās un tur dzīvoja. Un vienu dienu pēc sporta zāles es gaidīju liftu, lai aiziet pēc savu auto. Es redzēju, kā viņam bija saruna ar angļu, es nezinu, kā būs latviešu valodā, tie, kuri... Sociāli darbinieki. Un kamēr es gaidīju liftu, es dzirdēju, kā viņi runājas. Viņi teica, mēs tev piedāvāsim vietu, kur dzīvot, mēs tev piedāvāsim visas iespējas, lai tu varētu iekārtoties darbā, nokārtot visus dokumentus, ja, kas tev pietrūkst pasta vai vēl kaut ko tev vēl vajag, lai tu varētu normāli dzīvot. Un viņš teica, ziniet ko, tā arī ir labi. Un viņš nepieņēma viņu palīdzību, un tagad pēc vairākiem gadiem es viņu esmu redzējis. Cilvēks galīgi nonarkojies, galīgi nodzeries bez zobiem. Viņu principā vairs nevar pazīt. Un, kā redziet, tā bija viņa izvēle. Saprot? Varbūt bija un varbūt nebija, jo tu nezini, kādā vidē viņš ir audzis, tu nezini, ko viņš ir piedzīvojis, cik viegli tev ir prasīt kādam palīdzību vai pieņemt palīdzību no citiem cilvēkiem, tu to nezini. Un iespējams viņš vienkārši neprata to izdarīt, vai viņam bija dziļas problēmas, lai lūgtu palīdzību, vai viņš neapzinājās tās lietas. Viņam vienkārši tev ir ielādēt dzīvē labāks procesors kā viņam un apstākļi varbūt un kā cīnīties? Kā cīnīties? Kāpēc jācīnās? Cilvēki vienmēr dzīvos uz ielas. Skaties, pieņemsim, Amerikā, Kalifornijā, ja? Tu vienkārši pieplūdināts ar narkomāniem, bombžiem, ja? Un tā tālāk. Un tā ir nenormāli milzīga problēma. Jā, bet jautājums, kāpēc viņi ir uz ielas? Bet kāpēc? Es nezinu, bet man šķiet, ka kas, ko es esmu dzirdējis, ka lielajās pilsētās ir ļoti saspringts dzīves ritējums. Ja tu nespēji pelnīt, ja tev atlaiž no darba un tev nav iekrājumi vai kaut kas, tu ļoti viegli var nonākt uz ielas, tev var izdegt procesors, tu vari strādājot entās stundas dienā, pēc 10 gadiem vienkārši sajūt prātā arī. Vai sākt dzert, lai kompensētu to visu, un tu nonāc ļoti grūtā situācijā. Un tad, ja tev ir ļoti vide, kas ir ļoti konkurējoša, neatbalstoša, sāka katrs pa sevi, un tad labāk nonākt uz ielas. Labi. Vienkārši tā sistēma ražo ļoti daudz cilvēku, kuri vienkārši
izkrīt no viņas un sajūt prātā. Viņa parāk nežēlīgi. Jā, es saprotu, visiem var būt dažāda situācija dzīvē, bet vai tad nevar, piemēram, valdība, ja? Jo ir kaut kādas valsts, pat arī tāpat Dubai, ja? Kur ubagu, jo tu vienkārši nesatiksi uz ielām, jo tas pirmkārt ir pretlikumīgi, ja? Jā, un sanāk tā, nu jā, bet sanāk, tu pirms kaut kādās valstīs tu vienkārši vari dzīvot uz ielas, un tev neviens neko nedarīs, ja? Un tu tur ubagosi, nezinu, tur zaksi vai tur, es nezinu. Bet, ja tev, piemēram, no valsts līmeņa aizliegs to darīt, tevi savāks uz kaut kādām iestādēm, kur tev piespiedu kārtā tevi savadīs kārtībā, ja? Tev atkal piedāvās visādas vajadzīgās lietas, lai tu varētu sev savas kārtībā ieskaitot. Tur es nezinu, psihologs, ja? Vai vēl kaut kādas lietas, rehabilitācijas centrs. Vai tad tas tā ir iespējams? Ja tas nāks no... Kāpēc? Tāpēc, ja, piemēram, ja kuram cilvēkam, kuram ir problēmas, viņam punkts viens pašam ir jāapzinās savas problēmas, un punkts divi viņam ir jāpasaka, ka es gribu mainīt savu dzīvi. Ja kāds to nedarīs viņa vietā, ja kāds to darīs viņa vietā, viņš nekad to nepieņems. Katram cilvēkam jāpieņem lēmumu pašam mainīt savu dzīvi, un viņš grib mainīties. Piemēram, anonīmu alkoholiķu viens no tiem noteikumiem, apmēram ir tāds, viņi atzīst, es esmu alkoholiķis, man dzīve ir nekontrolējama, es gribu mainīties. Bet pagaidi, lai tu varētu līdz tādam momentam tikt, lai tu pats varētu atzīt un saprast, ja, ka tu esi alkoholiķis vai narkomāns, tev ir jāpalīdz tik līdz tam. Saprotu, jo ļoti daudz cilvēku vienkārši dzīvo tā kā savā kastītē, viņi domā, ka visa dzīve ir tāda slikta, es esmu alkoholiķis un viss. Bet, ja pieņemsim, tevīm nedaudz psihologs jāpasaka. Ir tā vardarbība. Iedomājies, ka tev occasionally patīk iedzert. Neuzskatīt sev par alkoholiķu. Dažkārt, es nezinu, piedzeries tā, ka izrubies ārā, nezinu. Es nokristu uz ielas vienreiz. Un pēkšņi pie tevis atbrauc policija, tevi sašņorē, tevi arestē, tevi iemet cietumā un saka, ka hei, teņi turien. Tagad tu mums piespiedu ārstēšanās kursu, tagad tu atzīsti, ka tu esi alkoholiķis. Kā tu justos? Nu, bet pagaidi, tu tagad man izstāstīsi. Tu piedāvāji, es tev izstāstīju. Jā, protams, es justos slikti, bet tavs variants, viņš bija izklausies ļoti brutāls. Saprot? Brutāls, tāds viņš ir īstenība. Tas ir tā cilvēki iziet cauri krīzēm, kad viņi nonāk krīzes punktā un viņi pieņem lēmumu, es gribu sev palīdzēt. Jo kamēr kāds cits viņam mēģinās palīdzēt, protams, ka ir jāatbalsta, cilvēkam nav ko ēst, tu iedod viņam ēst, viņš tur salst uz ielas, var, protams, viņam palīdzēt. Bet tu nevari piespiest viņu mainīt savu dzīvesveidu, ja viņš to nevēlās. Nevienu nevar piespiest. Labi, solution, ja? Kā tavu prāt, kāds būtu vislabākais veids palīdzēt cilvēkiem un tikt vaļā no ubagošanas, ja? No bomžiem? Pirmkārt, nekad netiks vaļā, bet labākais veids, manuprāt, ir veidot sabiedrību un izglītības sistēmu, kurā maksimāli maz pastāv vardarbība, kurā bērniem māca runāt par savām emocijām, lai izveidotu paudzi, kura, kad saskarās ar dzīves grūtībām, viņa pirmās atbildes nebūtu alkohols, narkotikas vai kaut kas cits, vai kaut kas, un viņi spētu par to komunicēt, spētu apzināties, kas ar viņiem notiek. Un tādējādi viņiem būtu kaut lielākas iespējas šo krīzi pārvarēt. Jo tie cilvēki, kur bieži nonāk uz ielas, es nezinu, kad nonāk uz ielas nereti, viņi nav resursu, zināšanu vai spēju uz sevi paskatīties no malas, vai viņi pat nezina, kas ar viņiem notiek. Viņš pat nezina, ka viņam ir depresija, viņš nezina, ka viņš ir izdedzis. Nu, tad tu gribi pateikt, ka problēmu ir jārisina pirms viņa parādās, ja? Es domāju, ka jā. Nē, ir jau milzīgi daudz organizācijas, kuras palīdz šiem cilvēkiem, kā tā sieviete, ja? Viņa teica, viņa vāc uz upes virtuvēji. Mēs nezinām tās sievietes stāstu, varbūt viņa pati ir bijusi alkoholiķa, varbūt viņa pati piecēlusies, varbūt viņai pašai nekas dzīvē nav bijis. Un tagad viņa velta savu dzīvi, lai palīdzētu citiem. Tas arī ir okei. Bet, vienkārši viņi nodrošina to, ka tie cilvēki būs pāēduši. Tas nemainīs to, kādi viņi ir būtībā un kāpēc viņi nodās uz to. Tas ir saprotami, leģīgi. Redziet, kāda mums interesanta saruna sanāca ar Ivaru, un jūs dzirdējāt divas dažādas viedokļas, no dažādām perspektīvām, varbūt no manas puses.
tas varētu izskatīties vairāk tā kā brutālāk, tad surovāk, zin tā, iztīrītās ielas no tiem bombžiem. Un Ivaram bišķiņ savādāks skats. Un katram ir savs viedoklis, tāpēc, dargie draugi, ierakstiet komentārā, lūdzu, savu viedokli, kuru no pirms mūsu viedokļiem jūs atbalstat vairāk. Un būtu interesanti palasīt, ko jūs par to domājat. Eu capaz.